sporta komplekss 333 Latvijas kartinga čempionāta 4. posms. Vasara iet uz beigām, tātad kartingam atlikuši vēl tikai 2 posmi. Beidzot sāk noskaidroties šī gada čempionu titulu ieguvēji. 6 ieskaites klasēs cīnās 43 dalībnieki no Baltijas valstīm un Baltkrievijas. Un uz starta jau sastājušies paši mazākie mikroklases pārstāvji. Skatoties kvalifikāciju, jālauza galva. Nav skaidrs, kuri kāps uz pjedestāla. Līdzīga situācija fināla braucienā. 1. pozīcijā Mihāls Budovskis, pārējie turas līdzi. Finālā notiek negaidītais, izstājas Budovskis, un tieši tajā brīdī sāks lielākā šīs klases cīņa starp lietuvieti Jevgeņiju Fedorenko un latvieti Valteru Zviedri. Viens otram burtiski min papēžos, ik pa brīdim seko apdzīšanas, lietuvieši tur rīkšus par savējo braucēju, mēs par Valteru. Finiša taisnē nervi sāk nomierināties, jo Zviedris sasniegs finišu kā pirmais. Tomēr, traucoties garām finiša karogam, abi mazie dalībnieki vicinot rokas pa gaisu priecājas par izcīnīto 1. vietu. Kurš tad īsti uzvarēja? Es vienā laikamā mēģināju apdzīt, bet es viņu apdzinu, bet tas neizdevās. Viņš aizgāja man garām, tad sanāca taisnījiet garām. Tā bija mana izcerīgākā vieta, kuras pagaidām varēja aiziet garām, jo tas bija pēdējais aplis. Bīstam tas diezgan nebija, jo tas pēdējais aplis un neko viņš man nevar izdarīt. Izrādās 13 sekundes simtdaļas ātrāks kaimiņš, un Valteram nāks sadzīvot ar 2. vietu. Jā, jau pašiem mazākajiem ir ko pasvīst.